tēvs, māte, kāds tūs radinieks, tad viena no labām lietām, pozitīvām, ko var darīt, ir veikt šo dzīvnieku atbrīvošanu, un tas ir, teiksim, tas nāks par labu šiem. Viņu labā to. Viņu labā, jā, tas būs, šī praksa tiks veikt šo mirušo labā. Also, you tell your companion, if I die, you my money make you some animal liberation for me. Un tātad ieteikums klātsošiem, teiksim, jūs varat pateikt saviem, teiksim, tur biznesa partneriem, kompanioniem, gadījumā, ja es nomirstu, tad izmantojiet manu naudiņu dzīvnieku atbrīvošanu. That is very good. Tas ir ļoti labi. Polāro lāci. Zini, balto atbrīvot. He says that it would be nice to liberate some polar bear, white bear who lives in the north. Tas bija tāds joks. I don't know what he meant, but to liberate polar bear he wants. So maybe you can be the first one who will show this. But you mean from the zoo? Yeah. He meant from the zoo. Zoo. Yeah. Also, the Buddhists say this animal kill leather followed. Just animal die, okay. Nature die, followed, okay. Intentionally kill that leather followed, give up. Also shoes. And just nature die, okay, Buddha say. Also silk, yeah. Also ornament, elephant say, how to call elephant? Fangs. Yeah, that elephant's big problem. Some animals, they don't eat, but they have something. That also give up, they say. Nu, un faktiski paplašinot šo tēmu, dzīvnieki tiek nogalināti bieži vien ne tikai gaļas dēļ, bet, piemēram, ziloņi tiek nogalināti viņu ilkņu dēļ, dzīvnieki tiek nogalināti, lai no viņu ādām, teiksim, kaut ko izgatavot. Ja dzīvnieks ir gājis bojā, nu tad viņa ādu principā var izmantot un tur nekas līdz tajā nav. Bet, ja dzīvnieks tiek nogalināts dēļ viņa ādas un tā āda tiek izmantot pēc tam kaut kur apģērbā, nu tas nav pārāk labi izmantot šādu apģērbu. Yeah, have lot practice. That is a compassion practice. Un faktiski viss, par ko mēs šeit runājam, nu tas ir saistīts ar līdzjūtības praktizēšanu. Yeah, also good healthy, so self or other people, good healthy need. Good health. Un faktiski katram mums pašam ir vajadzīga laba veselība un arī citiem vajadzīga laba veselība. Yeah, that is environment. Yeah. Environment Yeah. also animal kill, not good. Un arī, ja mēs paskatāmies, teiksim, arī uz vidi, arī, teiksim, apkārtējai videi šī te masveidīgā dzīvnieku nogalināšana arī par labu nenāk. Yeah, that topic today, I think is enough. Jā, šķiet, ka pietiks runāt par šo tēmu šovakar. Yeah, now we have something. Dedication. Dedication, yeah. Dažas veltījuma lūkšanas. Šanti Devas tekstu. Rita propose Šanti Deva. Lai visas būtnes, jebkurā lietā, kuras ir ķermeņa prāta ceļš un nomācības, jūs neizmērām lielu laimi un prieku, pateicoties man nopelnu spēkam. Neviens dzīvā būt necieši, negrib ļauni, nekad nesamot. Lai neviens nebaidītos neviens depresijas nomākt prātu. Lai aklē redzētu apēdis, lai ko iedzīvētu skaņas, lai tie, kur ķermeņi nomocītu, atjaunot spēkus un atpūstos. Lai karmēji būtu atļauts, lai izsaušana būtu ēdiens, lai izsaušana būtu ūdens un garšīgi dzērieni. Lai nabagajiem būtu bagātīgi, lai vājiem vērtīgi atrastu prieku, lai nelaimīgie būtu cerīgi, pastāvīgi laimi un labklājību. Lai būtu lietas, ka tas vajadzīgs un bagātīgs ražas, lai visas zāles būtu iedarbīgas un vērtīgas lūšanas nestu augus.
lai visi slimie un vājie ātri tiktu atbrīvot no viņu slimībām, un visas slimības, kādas ir pasaulē, lai tās nekad vairs nebūtu sastopams, lai visi nobijušies pārstāvot baidīties un visi ierobežotie tiktu atbrīvot, lai bezspēcīgi atrastu spēku un lai cilvēku domāt un darīt labu viens otram. Kamēr vien pastāv visums, kamēr vien turpinās dzīvība, arī es vēlos palikt, lai mazinātu savas ciešanas. Paldies. Paldies! Paldies.